Šalom! Šalom visiem, kas skatās. Es esmu Aivars. Aivars no Ugāles, varētu sacīt. Es gribu aprunāties par vienu lietu, praktiski izskaidrot to, kā es to visu saprotu. Runa iet par notikumu, kas nesen bija. Viņš, cik saucam, viņš arī šodien turpinās par Rebeku Hazinu viesošanās Latvijā, Rīgā viesošanās, kur viņš turēja mācīja Pesaku. Kas ir Pesaks? Ļoti svētīga šī tikšanās bija. Es tiešām vēlējos braukt, taču man bija neskaidra viena lieta šajā pasākumā, šajā Pesakā, un vēl marta beigās es jautāju tās dalībniekiem, organizatoriem, pareizāk būs sacīts, vai Rebeka Hazins turēs Ješua sederu. Man atbildēja, ka it kā nē, jo nekas tāds neesot sacīts. Ir kaut kāds videoklipiņš, kas YouTube ir, kur viņš, kur ir runājis par to, ka tas tā burtiski nav jāpilda. Es tāpēc arī nebraucu uz šo pasākumu, kad ļoti gribēs tikties tur, runāties un iepazīt šo ebreju skatienu, teiksim, uz Pēsaku. Tas ir ļoti svarīgs man. Es to turēju mājās, sagaidīju 14. Pirms 14. sākšanās, 13. datumā pēc Toras vakarā piedalījos Ješua sederā ar kāju mazgāšanu. Un tādēļ arī palika mājās. Taču es skatījos šo tiešrādi YouTube, kurā tika veikta ar uzstāšanos tur visu šo pasākumu. Un tur Rebeka Hazins nonāca līdz teikumiem, līdz vārdiem, kur bija runa par kāju mazgāšanās. Viņš lasīs tādas rindas. Viņš ceļas no vakariņām, noliek drēbes, ņem priekšautu un apšin to. Pēc tam ielej ūdenī traukā un sāk mācekļiem kājas mazgāt, un tā žāvēt ar priekšautu, ko viņš bija apsējis. Kad viņš nāk pie Simena Pētera, tas viņam saka: Adanī, vai tu man mazgāsi kājas? Ješua atbildē viņam: ko es daru, to tu tagad nezini, bet pēc tam tu to sapratīsi. Kefa viņam saka: nemūžam tu man nemazgāsi kājas. Ješua atbildēja viņam: ja es tevi nemazgāšu, tev nebūs daļas pie maniem. Un šis pāns man ļoti uzrunāja visus šos gadus. Ja es tevi nemazgāšu, tev nebūs daļas pie maniem. Tas ir ļoti svarīgi. Simonis Pēteris saka viņā: kungs, nevien kājas, bet arī rokas un galvu. Ješua saka viņā: kas ir mazgājis, tam nevajag vairāk kā vien kājas mazgāt, jo viņš ir caurēm ir tīrs. Arī jūs esat tīri, bet ne visi. Un 13. pants. Jūs man sakāt mācītājs un Adanī,
Un pareizi darāt, jo es tas esmu. Bet ja nu es, jūsu adanī un mācītājs, esmu jūsu kājas mazgājis, arī jums pamazām citam kājas jāmazgā. Jo es jums priekšzīmi esmu devis, lai jūs darītu, kā es jums esmu darījis. Patiesi saku, kalns nav lielāks par savu kungu, un es sūtījis lielāks par to, kas viņu sūtījis. Bet nerunāju par jums visiem. Es zinu, kurus esmu izredzējis. Bet jāpiepildās rakstiem, kas manu maizēdi pret mani pacēlis kāju. Nu, lūk, šos vārdus nolasīdams, Ravins Kazins sacīja, ka tagad kājas mazgāšanas vairs nenotiek. Pietiek ar rokas mazgāšanu. Pamazgāt rokas, kājas mazgāja tad, kad bija otrais templis, tad man arī mazgāja ar rokas, bija tāda vara bļoda. Bet tagad pietiek, kad nomazgā rokas, jo mazgājas rokas, viss caur cilvēks ir brīvs. Viņš pasirstīja grāmatu, cik es saprotu, Bībeli priekšā un kaut ko sacīja, jā, otrai, kur mazgāts kājas. Bet es nevarēju, bet es nedzirdēju šo apgalvojumu no rakstu vietas, kad kāja mazgāšana ir nomainīta ar rokas mazgāšanu. Tāds apgalvojums nenāca no cienījamā Rebe Hazina. Es vēl nodomāju tā, visas lietas, ko mans adani dara, ir jāpilda. Viņš ir atājis priekšzīmi. Nomainīt to, ko viņš ir sacījis ar cilvēka tradīcijām, kaut arī ļoti ievērojumiem no svētās tautas ebrejiem, tradīcijām, rebiem, rabīniem nebūs pareizi, jo Matitjāgu Ješua saka, Matitjāgu 15. nodaļa, 13. 14. pāns, viņš saka, visi dēsi, ko mans debesu tēvs nav stādījis, tiks izrauti ar saknēm laukā. Atstājiet tos, tie ir akliem ceļa rādītāji. Un ja aklais vada aklu, abi iepirktīs bedrē. Tātad šeit ir norādījums, ka tas, kas ir cilvēku iestādīts, tam ir jāpazūd no rakstiem. Un vēl jau rēk tāpēc, ka ja šo apbalvo tādus vārdus, kad viss, ko viņš dara, un viss, ko viņš runā, nenāk no viņa. Tas nāk no tēva. Tad es tā pie sevis padomāju, kā tas iznāk. Ja tiek šī kāja mazgāšana atcelta, tad praksē tiek atcelt viss tas, ko ir sacījis Elohims, jo Elohims runā caur Ješua. Un viņš dara, un viņš ir svētījis šo darbu. Ješua mazgāja kājas saviem ienaidniekiem. Kefam, kurš viņu 3 reizes noliedza, Jehudam, kurš viņu nodeva, arī tam tika mazgāts kājas. Viņš parādīja šo mīlestību līdz galam. Arī mums ir jāparāda šī mīlestība līdz galam. Tāpēc es arī neaizbraucu šo pasākumu
Jūs zinājāt, ka nenošķīstīja kāju maškas. Jā, uz galdiem bija salikti tagad tāda mazā krūzīte, tādā tur bija ūdens un tasīte, un tu varēji apmazgāt rokas jau no saulēt nostādienā. To bija viss izteikts. Tas ir cilvēku iestādījums. Godātais Rebē Hazin. Tas nenāk no tēva, no Elahima. Es ļoti lūdzu, saprast manu sacīto, lai cilvēki sāktu domāt, vai dzīvot pēc rakstiem, jeb pēc ebreju tradīcijām. Lūdzu, neapvainoties nevienam. Tevis lūdzu, cienītais Rebē Hazin, neapvainoties arī taviem draugiem, neapvainoties, bet pētīt rakstus un dzīvot pēc rakstiem. Lai Elahims jūs sveita un apsargā, lai Elahims jūs apžēlo un dod savu šalom, šo brīnišķīgu šalom. Paldies, Rebē, par brīnišķīgu skaisto vakaru, par brīnišķīgu skaisto uzstāšanos. Es klausījos, un man tas patīk. Bet šis iestādījums, kurš nāk no ebreju tradīcijām, viņš ir jāatstāj. Amen. Esiet svētīti visi.